Labdien! Mani sauc Andris Božs, un viena no manām darbības sfērām ir meklējumi Eiropas tālmācības centrā. Es piedzimu tādā interesantā laikā, jo bērnību pavadīju pagalmā, spēlējoties, braucot ar riteni vai darot tam līdzīgas lietas. Taču tīņgadus jau pavadīju pētot un izprotot dators, programmatūras, internetu un visādas citas tehnoloģiju tendences. Savu pieredzi gūt tajā laikā, kad programmatūras apgūšana un izpratne bija tāds relatīvi sarežģīts process, un tajā pašā laikā tas bija ļoti laikietilpīgs process. Šobrīd, turpretī, tehnoloģijas nonākuši tādā foršā posmā, kur katram mums par rokā ir tāds, asistents, kā man to patīk saukt, ja, piemēram, ChatGPT. Un jaunākā tendence tehnoloģiju vidū noteikti ir mākslīgā intelekta rīki, kuriem pielietojums sniedz krietni tālāk nekā tikai izklaide. Tas var būt jūsu labākais draugs profesionālā vidē, tas var būt jūsu ienaidnieks, ja kāds mēģina to ļaunprātīgi izmantot. Ja? Tad šajā kursā mēs mācīsimies lietot dažādas mākslīgā intelekta rīkus, no parasti tekstu ģenerēšanas līdz pat dažādu ikdienas procesu organizēšanai, pat automatizācijai. Un šeit ne tikai klausīsimies, kā to lietot teorijā, bet arī paši darbosimies, mācīsimies, ieietīsimies studentu lomā, lai saprastu, kas tad ir mākslīgais intelekts un kā izmantot viņu potenciālu. Uz tikšanos mūsu kursā par mākslīgā intelekta rīkiem. Paldies!